Tukuma novadā šobrīd top viens no lielākajiem saules paneļu parkiem Baltijā, ko būvē uzņēmums Ignitis Renewables. Šobrīd attīstītāji izmanto iespēju diferencēt savu portfeli, pievienojot saules parkam arī vēja ģenerējošās iekārtas, taču iedzīvotāji ar to nav mierā. Protams, jāņem vērā ir tas, ka veicot investīcijas, mēs jau attīstam augstsprieguma tīklu infrastruktūru, respektīvi izbūvējam apakšstacijas, izbūvējam kabeļu līnijas. Kā arī šajā teritorijā mēs izvērtējam arī vēja ātrumus un redzam, ka tas ir pietiekams, lai vēja elektrostacijas attīstītu konkrētajā teritorijā. Sākotnēji vēja parkā Tume bija plānots izvietot 32 vēja turbīnas, taču pēc iepazīšanās ar eksperta vērtējumu attīstītāji izlēma turbīnu skaitu samazināt līdz 25. Bet pat tas nemaina to, ka vēja parks ietekmē vairākus simtus mājasaimniecību. Mēs vienmēr esam par jaunām tehnoloģijām un par atjaunojamo energoresursu papildināšanu, bet tas ir pilnīgi nenormāli, ja viņas būvē cilvēku dzīves vietām tuvumā. Tāpat Tumes vēja parks ietekmēs īpašumu vērtību pat 50% apmērā, un tos pārdot būs teju neiespējami. Kurš normāls cilvēks pirks sev īpašumu un nāks dzīvot ģeneratoru tuvumā? Neviens. Mums vienkārši tas ir jau dzimts īpašums. Mums vecais tēvs viņu pats uzcēlis ar savām rokām, tad šeit dzīvo mani vecāki, tagad šeit dzīvojam mēs, un tā doma bija tāda, ka šeit arī dzīvos mūsu bērni. Bet šobrīd izskatās, ka mēs būsim pēdējā paudze, kas šeit dzīvos. Ja mēs runājam par turismu attīstību Latvijā, tad ne jau no ārzemnieki brauks uz šejien skatīties uz vēja ģeneratoriem. Viņi brauc skatīties šeit uz mūsu neskarto dabu, priecāties par to, kas šeit ir. Ietekme var būt 50 un vairāk procenti uz mājokļu vērtību. Es nerunāšu par lauksaimniecības vai meža vērtību, bet tieši uz mājokļu vērtību. Ja tur ir, pieņemsim, lauku māja, tad viņas vērtība varētu samazināties par 50 un vairāk procentiem. Iedzīvotājus satrauc tas, ka vairumam projektu nav kontroles, noteikumu un robežu. Mūsu visi šie attīstītāji un arī valsts institūcijas dzīvo atrautībā no reālās dzīves. Viņi domā tikai par naudu. Kā iegūt pēc iespējas vairāk naudu, kā nopelnīt, un tad pēc mums kaut ūdens plūdi. Mums kaut kā tā nepatīk šajā valstī dzīvojot. Šeit enerģētikas jomā ir milzīgs hauss un bardaks. Un ka šobrīd šo mājas darbu, šos pienākumus pa lielam veids vietēji iedzīvotāji. Pētot, analizējot, rakstot, domājot, piedāvājot. Bet tas, ar ko mēs saskaramies, ar diezgan lielu vienaldzību, ar ignorēšanu un ar tādu bezdarbību. Šie cilvēki, kas šādā veidā uzskata, ka viņi pelnīs naudu, tad viņi to darīs uz daudz nelaimīgu ģimeņu rēķinu. Un katru reizi, kad viņi maksās veikalā, es gribētu, lai viņš atcerās, kad viņš tērē naudu, kuru nopelnīs uz citu nelaimes. Tukuma novada pašvaldība uzskata, ka nesakārtotie noteikumi no valsts puses negatīvi ietekmē pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējās attiecības. Pašvaldība ir mazliet ielikta tādās skrūvspīlēs, jo iedzīvotājiem ir iebildumi, attīstītājiem ir tiesības šos projektus realizēt. Nav, īstenībā es teiktu, ka nav skaidri noteikumi, uz kādiem visus šos parkus un šos notikumus var balstīt. Tukuma novads jau ir ļoti daudz izdarījis atjaunojamās enerģētikas jomā. Mums jau viens no vēja parkiem attīstās, un mums arī ir viens no lielākajiem Baltijā saules parkiem attīstās. Līdz ar to varbūt šis ir tas robeža, kur Tukuma novadam arī pietiek. Plus šī diskusija nav beigusies, šī komunikācija nav beigusies. Šodien ir arī tas noslēdzošā daļa, un visi viedokļi, kas no sabiedrības tiks saņemti, tie arī tiks izvērtēti, un skatīsimies, kuros momentos ir vēl iespējams atrast saskarsmes un kompromisu punktus. Iedzīvotāji uzskata, ka vēja parkiem jābūt degradētās vidēs vai tālu prom no dzīves vietām, jūrā, purvos vai pamestos poligonos. Nīceta Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.